Sveiciens 22. februāra trešdienā, kas ir arī pelnu trešdiena. Turpinājumā īsumā par šodienas ziņu tematiem. Stendenieki sašutuši par lielajiem apkuras rēķiniem. Jaunsardzes rindas kuplina vēl 40 jaunsargu no vietējo novadu skolām. Aizvadīta UNESCO starptautiskā dzimtās valodas diena. Un Lija Dunska – gada kultūras cilvēks. Viens no aizvadītā gada konkursa sakoptākā pilsēta un pagasts laureātiem bija Sijā stendes nami, kur ieguva nomināciju Veiksmīgākais turisma piedāvājums. Iedzīvotāji, saņemot ikmēneša apkures rēķinus, šo titulu uzskata par klaju ņirgāšanos. Stendes katlumāja savus atklāšanas svētkus piedzīvoja 2009. gada oktobrī. Katlumāja nav luksus lieta, bet gan elementāra nepieciešamība. Tā pirms vairāk nekā 2 gadiem sacīja bijusī Stendes domas priekšsēdētāja Solvita Ūdre. Uzsverot, ka šajā gadījumā galvenais ir rezultāts, un Stendes iedzīvotāji viennozīmīgi esot ieguvēji. Taču gadiem ritot, stendenieki ir gluži pretējās domās. Mēs ļoti labi atceramies, kāda mums tā melorācijas katlumāja bija, tā kā bija melorācijas. Es personīgi savu nosturu vai, nezinu, darot, ko gribu. Tagad man ir reāli kārsts, jā, man pat nevajag to siltumu, ko reāli man var piedāvāt šitas cepuru nost. Protams, tas ir jautājums, kāpēc ceļot katlumāju, netika piesaistīt kaut kāda Eiropas Savienības līdzekļi vai kas, jā? Diemžēl tajās laikos mazās Latvijas pilsētas neatbalstīja, arī šobrīd vēl neatbalsta mazās pilsētas un Eiropas Savienības finansējums nebija pieejams siltuma ražošanai pašvaldībās. Līdz ar to domas deputāti lēma par to, ka jābūvē pašvaldība par saviem līdzekļiem. Tādā gadījumā, kāpēc tas jau tik jaudīgu lielu katlumāju? Tajā brīdī tas bija lētākais piedāvājums. Stendenieki par siltumu maksā 38,39 latus par megavatstundu, jeb latu 73 centīmus par kvadrātmetru. Taču patiesajām izmaksām būtu jābūt vēl krietni vien augstākām. 1 megavatstunda izmaksā 104,80 lati. Talsu novada doma spriežot, saprat, ka to neviens nevar samaksāt, nāca pretī, un apmēram tas tarifs ir pielīdzināts, kāds ir Talsos un tarifs. Ja? Tātad mums iedeva 90% atlaidi nomas maksai. Visas mājas samet vienā katlā, vai tās ir 3, 4 stāvu, ar loģiju, bez loģiju, un izdala ar vienīgo skaitītāju, kas ir katlmājā. Tas ir pa visiem trases zudumiem, pa visu. Tas mums ir jāmaksā. Rezultātā iedzīvotājiem nākas justies kā ķīlniekiem un maksāt par tām kļūdām, kuras savā laikā pieļāvuši toreizējie pilsētas domes deputāti. Tad, kad Stendes pilsētas doma lēma par katlumājas būvniecību, manuprāt, nebija ievērtēts tas, ka tarifos būs jāliek šis te kredīts. Mēs zinām to situāciju, kas tā brīdī bija. Reforma, skaisti mēs gribējām izskatīties, ja? Tagad jau tās kļūdas parādās. Sijā stendes nami valde uzskata, ka situācijas risinājums būtu siltuma skaitītāju uzstādīšana un dalītā rēķinu apmaksa visa gada garumā. Tāpat viņuprāt savstarpējo komunikāciju atvieglotu māju vecākie. Par pēdējiem gan pašiem iedzīvotājiem domas dalījās. Jūs pa elektrību arī taču maksājat? Tur arī vajadzīgs kaut kāds mājas vecāks. Nē, ir jautājumi, kas ir daudz kopā. Es ļoti atvainojos. Es jau pirmīt teicu, padomu laiki ir beigušies. Mums vairs nav pulks. Melorācijā Ļeņins vēl ir dzīvs. Nākas secināt, ka pirms lielajām novada reformām daži pilsētu un pagastu vadītāji bijuši negodprātīgi un ņēmuši liela apjoma kredītus, labi zinot, ka atmaksāt nāksies jau Talsu novada pašvaldībai. Man jautājums jums kā novada domas deputātam, vai tas ir taisnīgi, ka tagad citiem pašvaldības iedzīvotājiem jāsadz stendnieku parādus? Nē, jā. Īsti taisnīgi jau nav. Jā, godīgi jau nav, protams, jā, bet mums jāskatās uz reālo situāciju. Jā,
Ko tas nozīmē, kad tagad mēs atstāsim to katlamāju kredīts un maksājumu tik un tā būs jāsamaksā? Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Būt lepnam ne tikai par sevi, savu pilsētu un novadu, bet galvenais dzimteni Latviju. Tā svinīgajā dienā, kad topošie jaunsargi nodeva zvērestu, vēlēja viņu instruktori. Talsu novada muzejs šoreiz pulcēja nevis izstāžu apmeklētājus, bet gan vīrus un sievas uniformās. 40 jaunieši turpmākos 7 gadus ar lepnumu sevi varēs dēvēt par jaunsargiem. Es izlēmu tāpēc, ka man vispār aizrauj militārās lietas. Es esmu patriots Latvijai. Es gribu kalpot Latvijai. Kurienes tev tas patriotisms? Patriotisms man iestājās no tā brīdī, kad brālis mans 3. vecākais brālis aizgāja dienēt armijā. Tagad būs 7. gads, ka viņš dienē. Kas šai dienai tik īpaši? Tā, ka tu neesi parasts skolnieks, bet tu esi jaunsargs. Tu esi kaut kas lielāks par skolnieku. Jaunsardzēji jauniešiem mācīja iemaņas, lai viņi jebkurā dzīves situācijā prastu izdzīvot, taču daudzi nenoliedz, ka lielākais vilinājums bijusi iespēja nākotnē izspēlēt īstas kaujas situācijas. Man patīk viss, kas saistīts ar ieročiem, ar karu. Galvenais kārdinājums ir tie ieroči, ka var pataustīt un izjaukt un salikt. Jā. Vienreiz nedēļā jaunieši apgūst ne tikai militārās pamatiemaņas vien. Galvenais instruktora uzdevums – audzināt nākamos Latvijas patriotus. Kas stājās jaunsardzē, tiem var redzēt to dzirstelīt acīs, bet ir, diemžēl, arī tādi, kuriem varbūt kaut kas nav pareizi izskaidrots, bet paskatoties kāda referenduma rezultāti, mēs varam redzēt, ka tauta tomēr ir par savu valsti un lai mēs kādu čīkstētu un pīkstētu, bet laikam latvietis tāds ir, bet ka vajag, tad ceļās un dara. Vecāki nereti uzskata, ka ar patriotismu audzināšanu galvenokārt jānodarbojas skolotājiem, nevis viņiem pašiem. Mika tētis Normunds cer, ka tieši jaunsardzē dēls kļūs patstāvīgāks. Es uzskatu, viņš vēl ir pārāk bērnišķīgs. Bet šeit viņam to vīrišķību ieaudzināt? Es tā ceru, jā, ka tā tas arī būs. Tāpēc jau arī viņam es teicu, lai viņš iet un lai izaug kārtīgs vīrietis. Jaunsargu kustība Latvijā ir no atjaunotās brīvvalsts laikiem. Jaunietim pēc kursa beigšanas tālāk ir iespēja stāties zemessardzē vai militārajā dienestā. Viņš ir gulējis mežā, viņam ir pamata karavīra iemaņas, viņš ir sev pierādījis, viņš ir fiziski sagatavots un norūdīts tieši tam, ka viņam šī profesijas nianses viņam nebūs svešas. Jaunsardzē mācību process ir sadalīts 4 līmeņos. Apmācību kurs ilgst no 5. līdz pat 12. klasē. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Vakar visās mācību iestādēs atzīmēja UNESCO starptautisko dzimtās valodas dienu. Pastendas pirmskolas izglītības iestādē Ķipars latviešu valodu godināja ar teatrālu priekšnesumu. Priekšnesumā Vecīša Cimdiņš piedalījās Ķipara audzinātājus un arī tehniskie darbinieki, lai bērniem saprotamā un viegli uztveramā veidā pastāstītu par draudzību un pievērstu uzmanību valodas nozīmei. Kas tajā cimdiņā dzīvo iekšā? Lācis, pelītes, vilks, gailis. Kas tad tie visi dzīvnieciņi bija? Tie bija īstie dzīvnieki? Jā. Nē. Kas tās bija? Audzinātājs. Kā tad tur beigās bija? Kas ar to cimdiņu notika? Saplīsa. Kāpēc? Jo tur bija pa daudz zvēru iekšā. Cimdiņa iemītniekus, mušu, lāci, pelīti un citus, tāpat kā vienas valsts iedzīvotājus, vienoja kopīga valoda. Mums tik tāds beigas bija ar tādu lielu ieskrējienu, tāpēc, ka mēs esam daudz, mums tā kā vietas nebija. Bet mēs kopā taču jūs redzējāt, cik mēs brīnišķīgi dejojām, ja? Kā mēs varam sadzīvot viens ar otru. Pirmsskolas izglītības darbiniekiem ikdienā nākas būt gan māmām, gan audzinātājām, gan arī pagūt iejusties dažādu zvēru ādā. Ir viegli no tās lomas izkāpt ārā atpakaļ tajā savā patiesajā tēlā? Nav grūti, bet man gribējās ilgāk palikt kā mušai. Manuprāt, ka tā izrādīta bija par īsu priekš manis. Bērniem bija viss kārtībā, viņiem tas ilgums tā kā vajag, lai būtu noturība un uzmanība, bet priekš manis ļoti gribējās ilgāk
Līdzīgi priekšnesumi tiek rīkoti vismaz reizi mēnesī, lai caur dažādām aktivitātēm bērniem iemācītu ko jaunu. Bērniem tas pat ļoti patīk, jo tad, kad bērni pārģērbas kādos pasākumos, viņi ir ļoti priecīgi, kad arī audzinātāji, piemēram, Mārtiņos tēlo gailīti vai jebkurā pasākumā, kā audzinātāji arī ir pārģērbusies un ar viņiem līdzvērtīgi darbojas, pārģērbas un priecājas. Izglītības joma ir UNESCO darbības galvenā prioritāte. Tādēļ Starptautisko dzimtās valodas dienu apvienība aicināja atzīmēt visās mācību iestādēs Latvijā. Pievērsta bija arī uzmanība tieši tai dzimtajai valodai, jo pašā sākumā es viņus visādi mudināju uz to, lai viņi izstāsta, kur mēs dzīvojam, kādā valodā runājam un kādas pasakas klausamies, un bērni īstenībā zina. Kādā valodā tad bija tā pasacība? Latviešu. Kuras tautas pasaka tā bija? Latviešu. Pirmsskolas izglītības iestādes Ķipara vadība atklāja, ka īpašs pasākums paredzēts arī martā. Tas būšot vēl lielāks un varenāks. Tomēr, kas tajā notiks, pašlaik tiek turēts noslēpumā arī no Paulas Negribas, Daces Mieriņas, Jurģa Rudaka un Talsu televīzijas. Piektdien kultūras darbinieku dienā tiks pasniegti Talsu novada pašvaldības apbalvojumi par sasniegumiem kultūrā. Par gada kultūras cilvēku kļūs folkloras pazinēja Lija Dunska. Folkloras kopu Talsi, Treiteka un tautas mūzikas ansambļa Tals Trimišu vadītāja Lija Dunska apbalvojumu saņems par Ūsiņdienas tradīcijas iedibināšanu Talsos un latvisko danču tūres organizēšanu Ziemeļkurzemē. Kolektīvs vispār zina, ka tev tāds tituls? Es domāju, ka nē. Kolektīvs zina, ka Lija ir gada kultūras cilvēks. Tas tāds gods, tu jūties tādu pagodinātu? Es nezinu, vai gods, bet varbūt tas ir novērtējums. Savā ziņā, jo tāpēc, kad visu laiku liekas, ka tu dari to savu darbu un dažiem krīt uz nerviem, ka es visur bāžos pa priekšu un dažiem vēl tur kaut kā, jā. Bet tad jau pēc tam tas novērtējums, tas jau tieši paliek vairāk atmiņā. Un tad cilvēki arī sāk apzināties, ka tu esi kaut kur parādījies, tomēr esi kaut ko darījusi it kā, ja? Var gadīties, ka līdz ar to mums kaut kāds vairāk cilvēki piebiedrojās pēc tam Ūsiņdienā, ja? Gadskārtas ieražu svētki Talsu apkārtnē nav iedomājami bez svītrainajos brunčos tērptajiem un skaļajām balsīm apveltītajiem folkloras glabātājiem. Šogad mājā tiks svinēta jau 3. Ūsiņdiena. Ar to Ūsiņdienu bija tā, ka tanī gadā es beidzu koledžu un man vajadzēja diplomu darbu. Un bija vienkārši kaut kāds laiks, kad bija jāiekļaujās. Un kad tu vari iekļauties, Jāņa jau vēl nav, Lieldienas ir garām, ko tad tanī brīdī taisīs? Tad palika Ūsiņi. Un tad mēs izdomājām, ka mums ir ļoti laba vieta, kā Talsu pilskalns, kur ir notikuši daudz senie rituāli jau ļoti senos laikos. Tā kā mēs, kāpēc viņu neizmantot, kāpēc viņu neapdzīvot, un tā arī notika 1. Ūsiņdiena. Savukārt otrs Lijas nopelns ir latvisko danču tūres iedibināšanas tradīcija. Kurzemes krakaujaks, pankūkdances, skroderis un daudzas citas, pateicoties Talsu Trimiņa muzikālajam pavadījumam, ir apgūjis neviens vien lustīgs dejot gribētājs. Es jau kādus 3. gadu ņemos ar latviskiem dančiem, bet pagājušā gadā uzrakstījās ļoti skaists projekts, kur mēs bišķiņi arī dabūjām naudiņu. Un līdz ar to notika danči. Pieteicās kultūras nami, kas vēlējās šo danču tūres ietvaros tā kā mūs uzaicināt. Un liekas, ka šī danču tūra bija ļoti patikusi, jo mums tagad arī danču vakaros Talsos, kad mēs esam atsākuši, jā, ir atkal vairāk dejotāji, kas tieši piebiedrojās no šīs danču tūres. Piektdien kultūras darbinieku pasākumā Talsu novada pašvaldības apbalvojumi tiks pasniegti arī vēl citās nominācijās. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties! Trešdienas raidījums ir atkal izskanējis un uz tikšanos piektdien!